Jau otro gadu Vecumnieku pagasta Bērzēs darbojas trušu pilsētiņa. Šeit gan lielie, gan mazie skatītāji var aplūkot vairāk nekā 65 trušu šķirnes, kā arī citus dzīvniekus. Ideja radās pavisam nejauši, spontāni, jo es pats atnācu no Rīgas 3 gadu atpakaļ. Trušu skaits mums pēc būtības visu laiku ir mainīgs. Uz daudzumu es neeju, bet es eju uz to, lai būtu prieks apmeklētājiem uz kvalitāti. Lai varētu cilvēki redzēt vairāk šķirnes, dažādību un priecāties, teiksim, ar to, kas ir riņķī. Nutrī to man kaimiņi iedeva, kaziņi man atkal iedeva vieni citi kaimiņi, jo viņi tāda mazāka ir, kur jau bija nosaukuši Palāsīti, balta, kurai patīk jau Bauskas country festivāls, kur ir apmeklējis. Un te man liels prieks, teiksim, ka man pavasarī kucītei Rubai piedzina kucēni. Vienam kucēnām ir sirsniņa virsū, kurš tika pakrustīts pamoru. Un ir bieži tā, kad atbrauc apmeklētāji, un pirmais, kur ir sunīts ar sirsniņu? Un pēc būtības visu to, ko es daru, vairāk to es daru savam priekam un lai priecētos bērnam ģimenē. Tas ir pats galvenais. Trušu pilsētiņā ir iespējams arī iegādāties gan dažādus trušus, gan arī trušu mājiņas. Kā atzīst trušu pilsētiņas saimnieks, pagaidām trušu pilsētiņa vēl pilnībā nesadz savus izdevumus, taču trūkstošos līdzekļus viņš iegūst pārdodot pundurtrušus. Pundurtrušu sadodu Dino Zoo, vislielākais tīkls, kas ir, teiksim, zoo veikalu tīkls. Es viņiem audzēju un, teiksim, to iegūto naudu atdodu, lai uzturētu pārējos trušus. Jo 70% apmēram viss izdevums sēdz apmeklētāji, tad pārējie 30% kaut kur jāpelna no malas, lai var uzturēt viņus. Bet es domāju, tas tikai, teiksim, ir laika jautājums, jo, ja es, teiksim, tagad man ir 2. vasara un cilvēku pieplūdums, apgrozījums ir ojojoj. Nu pat trušu pilsētiņas saimnieks eksperimentālā kārtā sācis nodarboties arī ar Latvijā līdz šim maz zināmu biznesu – slieku audzēšanu. Es vienkārši tagad to izmēģinu, lai, teiksim, sāktu to nopietni nodarboties. Ir tā, ka to informāciju, ko es lasīju, teiksim, pasaules tirgus ar olbaltumu nav piepildāms. Un tā kā ir sakarā visām slimībām, olbaltumu ieguva visu laiku no dzīvnieku asinīm. Un ar visādiem mēriem, tām visām slimībām, teiksim, no lielopiem un no visiem ir aizliegts olbaltumu iegūt. Tā kā tagad iegūst no sliekām, un slieks ir bioloģiski viss tīrs. Tas ir ļoti perspektīvs. Un izēja materiāls viss riņķīgs. Tagad arī tā, ka pagasts pa savu teritoriju, pa parkiem, kur vāc lapas, viņi visi ved pie manis tagad. Jo viņiem nevajag dedzināt, viņiem nevajag domāt, kur viņus likt. Es viņus pārstrādāšu ideālā materiālā, uz ko vēl pelnīt. Es nereiz neesmu domājis vienalga, cik draņķīgi slikti iet, kad tā būs. Kad praktiski visu laiku tikai doma, kad būs arvien labāk, bet tā arī. Es maz nepieļauju domu, ka, teiksim, varētu būt slikti. Un ja pats cilvēks sevi noskaņo, kā viņš sevi noskaņo, tā viņš ir dzīve.